Nu, labrīt, Rausīt. Ceļamies, ceļamies, ceļamies. Airons. Jomajo. Pasties, kādu es monstru tikko noķēru. Turpat otrajā sēklī. Es taču teicu, ka tev tā tehnika strādā. Jomajo, Iron. Kas? Kāpēc tu esi? Tu esi pilnīgi sarkans. Es redzēju tādas vīzijā, Irons. Pa ko? Kādu? Negribētu tieši citēt iepriekšējā kolēģi Kasniti, bet priekšā mums ir trakni gadi, lekni gadi. Nu tas noteikti frontruteris. Tam ir jābūt frontruteram. Kur lai sāk? Man bija tante. Aiz Baikala dzimusi Melnais Maks. Gan izvinēja bitavā Engstla-Trencov. Palika 6. vietā. Nevēlties te pa priekšu kukuļos visiem notikumiem. Kuļos pa priekšu visiem notikumiem. Nu labi, Melnais Maksa, tad pareģot nevarēja, ka tu apdegs pilnībā. Saproties, Irons. Lai sabiedrībai nestu kopēju labumu, kādam ir arī jāņes nastja uz pleciem. Pietiekami smaga nastja, lai to sauktu par upuris. Es nesu šo upuris, Iron. Kopējais labums ir vienkārši par visu iepriekš padomāt, Irons. Ja? Kad tu paturiet ribu, palīdzi man. Davai. Restīti Nevajag resti, vajag vienkārši šļākli virsū. Jā, vot. Uz otru ko. Nu, ķer. Vot šitā. Un ar viņu var tapeti, iekšdarbos var palīdzēt. Ir viss kaut kādas labas veidas. Un apdegumiem. Un arī apdegumiem. Tas ir viss asociatīva domāšana, balta smērē jāsmēr. Tā kaut kāda ierasta praksa melnajiem magiem vai? Nu, tas viss ir no vienas schēmas, vienkārši veselīgā sirdī normāli. Pagad, tev tā pieredze, Bļēc, Irons. Brilli nesasmērē man. Es vispār esmu dzirdējis, mums tur pa kabinetiem klīst, kad runas, ka jāapdeg, tad ūdenī jāliek. Nu labi, mēs varam arī iet iemerkt mani. Nu, davai. Ejam iemerkt mani.